Ja, hi everyone, labrīt. Good morning. I'm Andrew, I'm from the southeast coast of England. Mani sauc Andrew, es esmu no dienvidu austrumiem Anglijā. And I spend my time working for Living Out, the charity that Andy and I come from. Es darbojos organizācijā, kas saucās Living Out, kurā darbojas arī Andijs. And I also help a group of churches around training and resourcing. Un es palīdzu arī dažādām draudzēm, nodrošināt viņam dažādus resursus un arī apmācības. And I'm a Christian who loves Jesus and wants to faithfully follow him. Esmu kristietis, kurš mīl Kristu un kurš grib uzticami viņam kalpot. And also a guy who's attracted to guys. Un tāpat man arī ir patika pret sava dzimuma cilvēkiem. And so I've had to wrestle with how do those two things go together. Un tad mana tā cīņa ir par to, kā tad savienot šīs divas lietas. And I believe the Bible teaches that marriage and sex are reserved for male-female unions. Un es lasot un studējot Bībeli, esmu nonācis pie secinājuma, ka seksuāla rakstura attiecības vai laulība ir starp vienu vīrieti un starp vienu sievieti. And so all of us are called either to be single and celibate or in an opposite-sex marriage. Jā, un tātad ik viens no mums ir aicināts būt vai nu dzīvot dzīvi celibātā, ja, tātad atteikties no jebkāda seksuāla rakstura sakariem, vai arī stāties laulībā ar pretējā dzimuma pārstāvi. And so as I have wrestled with how to follow Jesus, I've chosen to be single and celibate. Un tas, kā es uz to visu lūkojos, ir, ka es esmu izvēlējies būt neprecēts un arī dzīvot celibātā. And I believe that's a good gift from God and a good way of living life with Jesus. Un man liekas, ka tā ir brīnišķīga Dieva dāvana un brīnišķīgs veids, kā dzīvot Dievam savu dzīvi. Yesterday we expanded a bit more and laid some biblical foundations. Vakar nedaudz vairāk mēs aplūkojām šo biblisko pamatojumu šim visam. We shared some more stories and also talked about the related topic of gender. Mēs dalījāmies ar saviem stāstiem un runājām arī par šo dzimtas, jeb dzimuma jautājumu. And all of that is kind of part of what the charity Andy and I work for called Living Out does. Un pamatā tas arī ir tas, ko šī organizācija Living Out, kurā mēs darbojamies, ar ko viņi nodarbojās. Jā. Our big focuses are helping Christians and churches stay faithful to biblical teaching on these topics. Mūsu mērķis ir palīdzēt draudzēm un kristiešiem joprojām būt patiesiem un dzīvot tajā patiesībā, kas ir atrodama Bībelē. And also helping Christians and churches to love and care well for people impacted by these topics. Bet tajā pat laikā palīdzēt draudzēm un kristiešiem arī rūpēties par cilvēkiem, kuri šādā veidā varbūt cīnās ar šiem izaicinājumiem. And hopefully these days are equipping you to do that as well. Un es ceru, ka šajās divās dienās arī mēs jums palīdzēsim sagatavoties to darīt. So good. Ja? Great, thank you. In this session, we're going to talk about the next generation. Šajā lekcijā mēs nedaudz vairāk parunāsim par nākamo paudzi. Connecting with younger generations is always a key thing for the church. Uzrunāt nākamo paudzi vienmēr ir tāda kā atslēga draudzē. But maybe it's particularly key in modern, increasingly westernized and largely secular cultures. Bet tas arvien aktuālāk ir tieši šajā laikmetā, kad tā kā vairāk ir tādas rietumnieciskas sekulāras vides. And if we as churches want to engage well with the next generation, Un ja mēs kā draudzes vēlamies uzrunāt jauno paudzi, dealing well with sexuality and gender is going to be really, really vital. šie jautājumi par seksualitāti un dzimumu būs fundamentāli tam visam. We'll all be aware that for younger generations, particularly people under 25, Mēs apzināmies, ka jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, the topics of sexuality and gender are really prominent and really important. viņiem šie jautājumi par seksualitāti un dzimumu ir ļoti nozīmīgi, un tas ir tas, par ko viņi runā. Partly that's the influence of globalization and the internet. Jā, liela daļa tā ietekme ir bijusi no tādas globalizācijas un arī interneta. Many young people live large portions of their life online. Daudzi jaunieši lielu savas dzīves laika daļas pavada esot internetā, tiešsaistē. And that means often young people are living in a culture that older people around them just don't know. Un tas nozīmē tikai to, ka vairums jauniešu dzīvo tādā kultūrā, kuru varbūt vecāki cilvēki pat nesaprot vai nezina. And many young people may be more shaped by a global culture rather than a local culture. Un daudz jaunieši tiek
ietekmēti no šīs globālās kultūras, tā vietā, lai būtu ietekmēti no tās lokālās kultūras. I tried to have a quick look into statistics about this in Latvia. Es centos atrast kādus statistikas datus par Latviju šajā jautājumā. I found that more than 50% of 15 to 24-year-olds in Latvia are on TikTok. Un es atklāju, ka vairāk kā 50% 15 līdz 24 gadnieki ir TikTok platformā. Jā. Viewing Es statistics. neesmu. Var redzēt. I'm not. You're not- It shows Cik gadi tie ir? 25. TikTok is a platform with short-form videos. Jā, TikToks ir šī platforma, kur ir īsie video. It's where lots of young people spend huge amounts of their time. Un jaunieši pavada ļoti daudz savu laika, patērējot šo informāciju. And alongside YouTube, it's one of their main information sources. Un arī YouTube un TikToks ir viņu galvenie informācijas avoti. It was also interesting to look at Netflix viewing statistics. Jā, es arī aplūkoju Netflix straumēšanas platformas, tā kā patērēšanas tos datus. There's a series called Sex Education. Ir kāda tur seriāls, seksa izglītība, jā, kaut kā tā. Which is a drama about young people and sex and relationships and gender. Tas ir drāmas seriāls par jauniešiem, par seksualitāti, par dzimumu. And the latest series spent 5 weeks in the top 10 most viewed on Netflix in Latvia. Un pēdējās 5 nedēļās šis seriāls tieši bija numur 1 seriāls Latvijā. Latvia also seems to have a particular interest in a show called Love is Blind. Un Latvijā ir arī ļoti populārs tāds raidījums, kas saucās Mīlestība ir akla. Which is a kind of reality TV dating show. Tas ir tāds realitātes šovs par randiņiem, kur cilvēki iet uz randiņiem. Only tiny snapshots, but maybe showing us something of youth culture in Latvia. Jā, tie ir tikai tādi varbūt ieskati, bet tie parāda to bildi par jauniešiem Latvijā. And so sexuality and gender are big topics for younger people. Seksualitāte un dzimums ir tās tēmas, par kurām jaunieši ļoti daudz runā. And for many of them, they're also barriers to Christian faith. Un daudziem no viņiem šis jautājums ir tieši šķērslis, lai viņi kļūtu par kristiešiem. Many young people will assume that Christianity is bad news and hurtful towards gay people and trans people. Daudziem jauniešiem šķiet, ka kristietība ir sliktās ziņas un patiesībā tās nodara ļaunumu homoseksuāliem un transdzimumu transpersonām. And these topics can be big barriers to people even considering the Christian faith. Un šie te var izklausīties kā šķēršļi arī pat cilvēkiem, kas pat apsver domu par kristietību. And so learning to engage well is vital for both discipleship and mission. Un tātad mācīties, kā par to runāt, ir atslēga tam, kā veiksmīgai misijai un māceklībai. We could say then this is an area of challenge, Mēs varam teikt, ka tāds ir kā izaicinājums. but I think it's also an area of opportunity. Bet tas, manuprāt, ir arī iespēja. Because we really have good news on these topics. Tāpēc, ka mums ir labā vēsts arī par šiem jautājumiem. In many nations, significant changes have happened over the last 60 or 70 years. Vairākās valstīs ir tādas nozīmīgas izmaiņas notikušas pēdējo 60-70 gadu laikā. We sometimes refer to this as the sexual revolution. Dažreiz mēs to saucam par seksuālo revolūciju. And that's been presented as a good news story. Un tā tiek prezentēta kā tāda labās vēsts ziņa. And there have been some good bits in it. Un tur ir kaut kādas labas lietas tajā visā. It's helped us to treat women better, to treat same-sex attracted people better. Tas ir palīdzējis mums izturēties pret sievietēm labāk, tas ir palīdzējis mums izturēties labāk pret cilvēkiem, kas izjūt patiku pret savu dzimumu. However, it's increasingly recognised there have also been negative impacts. Bet arvien vairāk mēs redzam arī, ka tur ir bijušas arī negatīvas sekas tam visam. And the main victims of the sexual revolution have often been women and children. Un visbiežāk šie upuri šai seksuālajai revolūcijai ir bijušas tieši sievietes un bērni. That makes this a moment of opportunity. Un tas dod mums iespēju. We've got good news and the true news on these topics. Mums ir labā vēsts un patiesā vēsts par šo jautājumu.
We have the good news of a God who knows us best, loves us best, and wants what is best for us. Mēs pazīstam Dievu, kurš vislabāk mūs mīl, vislabāk mūs pazīst un zina, kas ir priekš mums labākais. And so it can feel intimidating engaging with young people on these topics. Un dažreiz tas var būt, mēs varam justies nedroši, ja mēs runājam ar jauniešiem par šīm tēmām. But I want to encourage us, there is also great opportunity. Bet es gribu iedrošināt ikvienu no jums, ka tā ir arī lieliska iespēja. Opportunity to share good news and to show the goodness of God. Iespēja dalīties ar labo vēsti un parādīt Dieva labestību. And what I want to do with our bit of time together on this topic this morning Un tas, ko es šorīt kopīgi ar jums gribu izdarīt, is to first look at 3 things we need to know and how we can respond to those. ir vispirms aplūkot 3 lietas, ko mēs varam uzzināt par tām un kā mēs varam par tām runāt. And then 3 things we need to do. Un tad 3 lietas, kas mums būtu jādara. And I've particularly got teenagers in mind as I'm talking now. Un es īpaši fokusējos uz pusauģiem, tad, kad es runāju par šīm lietām. But this would also have relevance for children and students or young adults. Bet to var arī attiecināt uz bērniem un arī jauniem cilvēkiem, teiksim, 20 gadniekiem. So let's start with the 3 things we need to know. Un tātad iesāksim ar šīm 3 lietām, kas mums būtu jāzina. The first thing is that identity is central. Pirmā lieta ir, ka identitāte ir visa centrā. Young people really care about identity. Jauni cilvēki, viņiem ir nozīmīgs šis identitātes jautājums. They want to know who they are and to live that out. Viņi grib zināt, kas viņi ir, un viņi grib to izdzīvot uz āru. And they want to find their best life by being true to themselves. Un viņi grib nodzīvot to labāko iespējamo dzīvi, esot patiesi pret sevi. I think who am I is one of the biggest questions this generation are asking. Manuprāt, joprojām, kas es esmu, ir viens no nozīmīgākajiem šīs paaudzes jautājumiem. And we talked a bit yesterday about one common cultural narrative on identity. Un mēs vakar runājām par tādu kopīgu identitātes jautājumu narratīvu, kas sabiedrībā ir atrodams. What young people are often hearing, especially online, is that they are what they feel inside. Jauni cilvēki bieži vien tiešsaistē dzird šo informāciju, ka tu esi tas, kas tu esi iekšienē. They're told identity is rooted in feelings and desires. Ka tava identitāte sakņojās tavās jūtās un tavās vēlmēs. And then they're told their best life is found by embracing and living those out. Un tad viņiem tiek teikts, ka tā labākā iespējamā dzīve ir satverot šīs izjūtas, sajūtas un tās izdzīvojot. And most prominent within that story are the topics of sexuality and gender. Un priekšplānā visam šim narratīvam ir tieši jautājumi par seksualitāti un dzimumu. Young people are told and often believe that their sexuality and their gender are their core identity. Jaunam cilvēkiem tiek teikts, un viņi bieži vien arī tic, ka seksualitāte un dzimums ir viņu identitātes pamatjautājumi. And that's one of the reasons these topics are so important to young people. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc jauniešiem šie jautājumi šķiet tik nozīmīgi. They don't see them as just small elements of human experience. Viņi neredz tos kā vienkārši tādus nelielus cilvēka pieredzes elementus. They see them as core to who they are. Viņi redz to kā tādu kodolu par to, kas viņi ir. And so young people are told they need to work out their sexuality and their gender. Un jauniešiem tiek teikts, ka viņiem ir jāizdzīvo vai jāizprot savu seksualitāti un dzimums. They need to work out if they're straight or gay or bisexual or something else. Viņiem ir jāsaprot, vai viņi ir heteroseksuāli, vai homoseksuāli, vai biseksuāli, vai vēl kaut kas cits. They need to work out if they're cisgender or transgender or non-binary. Viņiem ir jāsaprot, vai viņi ir tas cis-dzimums vai transdzimums vai nebināra persona. And they're told they need to find that out and live that out to be happy. Un viņiem tiek teikts, ka viņiem ir tas jāatrod, jāapzinās, un tad tas ir jāizdzīvo uz āru. But there are problems in this, and some of those problems we talked about yesterday. Bet tur ir arī savi izaicinājumi, par dažiem no tiem mēs jau vakar runājām. One we didn't mention yesterday is the pressure this puts young people under. Tas, par ko mēs nerunājām vakardien, ir tas spiediens, kas tiek uzlikts jaunietim šajos jautājumos. Young people are told to carry the pressure of working out who they are, or else they miss out on their best life. Jauniešiem tiek uzlikts tas spiediens, ka viņiem ir jāizdzīvo tas, kas viņi ir, jāsaprot, kas viņi ir, citādi viņi palaidīs garām to labāko iespējamo dzīvi.
We all know that teenage years can be a difficult time. Un mēs zinām, ka pusauģu vecums ir tāds sarežģīts laiks. Hormones are surging around the body. Hormoni trako, Young people are going through God's good plan of puberty. jaunieši iet cauri pubertātes vecumam. And in the midst of that, they're told only they can work out who they are. Un visā tajā viņiem tiek teikts, ka tikai viņi var izprast, kas viņi patiesībā ir. That they need to work that out quickly, they need to get it right. Ka tas viņiem ir ātri jāizdomā un ka tas ir, viņiem ir jāizdomā tas pareizi. And ultimately, they're told they're in charge of their own happiness. Un vēl viņiem tiek teikts, ka viņi paši ir atbildīgi par savu laimi. And that's a huge amount of pressure for anyone to carry. Un tas ir liels spiediens ikvienam cilvēkam, ko nest. And I think that's one of the reasons for the mental health crisis among young people in so many countries. Un, manuprāt, tas ir tieši rezultāts, tieši sekas tam, ka mēs redzam ļoti daudz tās mentālās problēmas jauniešu vidū daudzās valstīs. So we need to know identity is central and sexuality and gender are seen as identity. Un mums ir jāsaprot, ka identitātes jautājums ir visam pamatā, un tas jautājums par seksualitāti un dzimumu arī tiek pasniegts kā identitātes jautājums. And how then do we respond? Kā tad mums reaģēt uz to visu? Well, we get to present God's better story on identity. Sorry? We get to present God's better story on Jā, identity. tātad mums ir jāpastāsta tas Dieva labāks stāsts par identitāti. Young people want to know who they are. Jaunieši grib zināt, kas viņi ir. And they want to live out their identity to find their best life. Un viņi grib izdzīvot savu identitāti, lai dzīvotu iespējami labāko dzīvi. Well, it's the Christian faith that can best help them to do that. Un kristiešu dzīve to patiesībā var izdarīt vislabāk. True identity isn't found inside. Patiesā identitāte netiek atrasta iekšienē. It isn't found in feelings and desires. Tā netiek atrasta jūtās un vēlmēs. That can free us from that pressure to work out who we are. Tas var mūs atbrīvot no šī spiediena, mēģinot saprast, kas mēs esam. True identity is who God says we are. Un patiesā identitāte ir tā, ko Dievs saka, kas mēs esam. As creatures, we receive identity from the Creator. Kā radības mēs saņemam savu identitāti no radītāja. It's an identity that's received, there's no pressure to discover it. Tā ir identitāte, ko mēs saņemam. Tur nav nekāda spiediena atklāt vēl to. We said yesterday a core part of that identity is being in the image of God. Mēs vakar teicām, ka liela daļa no mūsu identitātes ir tas, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. It means we have value and worth and dignity. Tas nozīmē, ka mums ir kaut kāda vērtība un pret mums ir jāizturās ar cieņu. And the very best identity is to be a child of God. Un vislabākā identitāte ir būt par Dieva bērnu. The identity we receive when we trust in Jesus. Tā identitāte, ko mēs saņemam, tad, kad mēs uzticam savus dzīves Kristum, We can know we're loved, we're accepted, that God delights over us. mēs varam pieņemt to, ka Dievs mūs mīl, ka viņš mūs grib un ka viņš priecājās par mums. That's the best identity because it's solid and unchanging. Tā ir vislabākā identitāte, tāpēc, ka tā ir nostiprināta un nemainīga. It's good news because we know we're loved and delighted over. Tās ir labās ziņas, ka apzināties, ka mēs esam mīlēti un pieņemti. And it shows us how best to live. Un tas mums parāda, kā vislabāk dzīvot. The way we best thrive as human beings Vislabākais veids, kā mums uzplaukt kā cilvēkiem, is living out the directions God gives to his children. ir izdzīvot tās vadlīnijas, ko Dievs saviem bērniem ir nodevis. So we get to bring a good news message on identity to young people. Un tātad mūsu uzdevums ir pasniegt šo te labo vēsti par identitāti arī jauniešiem. They're told that they are their sexuality and their gender, Viņiem tiek teikts, ka viņi ir viņu seksualitāte un dzimums, but we get to share the good news that they are who God says they are. bet mums ir tā iespēja pasludināt labo vēsti, pasakot, ka viņi ir tas, ko Dievs pasaka, kas viņi ir. And we can help them see and experience why that's such a good thing. Un mums ir iespēja parādīt un palīdzēt viņiem piedzīvot, kāpēc tā ir tāda laba, brīnišķīga lieta. So the first thing to know, identity is central. Un tātad numur viens, identitāte ir visam pamatā. A second thing to know is that authorities are distrusted. Un numur divi, kas jāpaturprātā, ir, ka nav uzticības autoritātēm. Many young people are very suspicious of external authorities. Ja daudz jaunieši neusticās tādām ārējām autoritātēm. That's true in general and in some ways is understandable. Tas ir patiesība tā plašākā
skatījumā, un kaut kādā mērā to var arī saprast. Young people have seen many misuses of authority. Daudz jaunieši ir piedzīvojuši un saskārušies ar to, ka autoritāte tiek nepareizi lietota. On a global scale, that will be seen throughout history. Globālā tādā skatījumā, ja, to visu caur vēsturē to mēs varam ieraudzīt. And in the present day, they'll see many examples in online news outlets. Un pat mūsdienās daudz mēdīju to atspoguļo. And that's especially true in regards to sexuality and gender. Un tas ir īpaši patiesi, ja mēs runājam par jautājumu par seksualitāti un dzimumu. And this links to the identity narrative. Un tur ir saistība ar šo te identitātes naratīvu. If we are our sexuality and our gender as our identity, Ja mūsu identitāte ir mūsu seksualitāte un dzimums, then anything that might challenge that from outside tad jebkas, kas var to izaicināt no ārpuses, seems to be harmful and oppressive and dangerous. visticamāk tiek uzskatīts par biedējošu un tādu, kas var atnest nepatikšanas. They seem to be asking us to deny who we really are. Tāda sajūta viņiem rodās, ka viņiem ir jāatsakās, viņi nedrīkst būt tie, kas viņi ir. So young people often have a distrust of external authorities Un tātad jauniešiem bieži vien ir neusticība ārējai autoritātei. because they know authority can be misused and abused, Tāpēc, ka viņi zina, ka autoritāti var izmantot ļaunprātīgi. and because they fear that authorities will stop us embracing our true identity. Un tāpēc, ka viņi baidās, ka šīs te autoritātes neļaus viņiem izdzīvot to savu patieso es. And one of the big reasons some young people reject Christian teaching on sexuality and gender Un viens liels iemesls, kāpēc jaunieši bieži vien atsakās no kristīgās mācības jautājumos par seksualitāti un dzimumu, is because they think it's just about oppressive rules and regulations. jo viņi ir noticējuši, ka tas ir tikai viss par tādiem ierobežojušiem likumiem un ka tas kaut kādā veidā viņus apspiedīs. It sounds like a misuse of authority. Un tas izklausās kā ļaunprātīga autoritātes izmantošana. And so how can we respond? Un tad kā mums runāt par to? Well, we get to present God's better story on authority. Un atkal mums ir iespēja padalīties par to, ka Dieva stāsts ir labāks par arī šajā autoritātes jautājumā. And Jesus is the answer here. Un Jēzus ir atbilde. He's the example of the one with ultimate authority, Viņš ir tas piemērs, kuram pieder visa vara and yet who never misuses his authority. un kurš nekad ļaunprātīgi to neizmantoja. Jesus only ever uses his authority for the good of others. Jēzus savu autoritāti izmanto tikai, lai palīdzētu citiem. We see that in the Gospels. We can show young people that in the Bible. Tas ir tas, ko mēs varam izlasīt evaņģēlijos, un tas ir tas, ko mēs varam nodemonstrēt jauniešiem. When Jesus meets vulnerable people, Kad Jēzus satiek tādus mazais sargātus cilvēkus, he uses his authority for their good. viņš izmanto savu autoritāti, lai uzlabotu viņu apstākļus. And Jesus, the one with all authority, Un Jēzus, kuram pieder visa autoritāte, visa vara, has acted for our good in the Gospel. viņš ir rīkojies tā kā mūsu vietā, lai uzlabotu mūsu situāciju. Even when we were utterly undeserving. Pat tad, kad mēs bijām pilnīgi nepieņemami. And so we can point young people to Jesus Un tāpēc mēs varam jauniešiem norādīt uz Kristu as the evidence that authority doesn't have to be abused and misused. kā pierādījumu tam, ka autoritāte nevienmēr ir ļaunprātīga. Authority can be a good thing. Tā var būt arī laba lieta. And then we can also exemplify that ourselves, Un mēs varam to arī paši demonstrēt. where we hold authority, especially in leadership positions. Ja, piemēram, mums ir uzticēta kaut kāda autoritāte kaut kādās vadības pozīcijās, We follow Jesus' model mēs sekojam Kristus piemēram and use authority for the good of those around us. un izmantojam savu autoritāti, savu ietekmi, lai palīdzētu apkārtējiem cilvēkiem. The church should be the place where young people see Draudzei būtu jābūt vietai, kur jaunieši ierauga, that authority can be a good thing for us. ka autoritāte var būt arī laba lieta priekš cilvēkiem. And then we point to Scripture as our authority. Un tad mēs norādām uz svētiem rakstiem kā savu autoritāti. God is our ultimate authority, Dievs ir vislielākā autoritāte, viņam pieder visa vara.
And his word is where he's most clearly spoken to us. Un viņa vārds ir tas, kurā mēs visskaidrāk varam ieraudzīt to, ko viņš ir mēģinājis nokomunicēt mums. He reveals to us in Scripture his will and his ways. Viņš atklāja caur rakstiem savu gribu un savu ceļu. And then we choose to submit to that, knowing that God is good. Un tad mēs izvēlamies tam pakļauties, apzinoties to, ka Dievs ir labs. So we need to help young people recognize that authority can be good. Un mums ir jāpalīdz jauniešiem apzināties, ka autoritāte ir varbūt kaut kas labs. And that the good authority for us is our Creator God. Un ka vislabākā autoritāte priekš mums ir mūsu radītājs Dievs. And so where would we go for guidance on sexuality and gender? Un kur tad mums vērsties pēc palīdzības jautājumos par seksualitāti un dzimumu? We go to God and his word. Mēs lūkojamies svētajos rakstos. That's the second thing we need to know. Tā ir tā otrā lieta, kas mums būtu jāpaturprātā. And the third and final thing to know Un trešā lieta, is that young people are relationally hungry. ka jauni cilvēki ir izsalkuši pēc attiecībām. And I don't think that's unique to this generation. Es nezinu, vai tas ir kaut kas unikāls šai paaudzei. It's a normal part of being a human that we're relational beings. Tā ir normāla cilvēka sastāvdaļa, ja mēs visi esam būtnes, kas radītas uz attiecībām. And our desire for relationship is a good part of God's creation. Mūsu vēlme pēc attiecībām ir laba Dieva radības šķautne. But it does seem that today's younger generation seem particularly keen for relationship. Bet tā vien šķiet, ka jaunieši mūsdienās ir vēl vairāk, viņi ilgojās pēc attiecībām. They want meaningful connection with other people. Viņi grib nozīmīgas saskares punktus ar citiem cilvēkiem. And I think there could be various reasons for that. Un tam varētu būt vairāk iemesli. Part of it is probably the impact of sexualization in culture. Daļa no tā varētu būt tas, ka mūsu kultūra ir ļoti seksualizēta. Young people are told that sex and romance are the only way to feel loved and to connect. Jauniešiem tiek teikts, ka seksualitāte un romantika ir vienīgais veids, kā mēs varam saņemt mīlestību. That leaves many feeling left out and not connected. Un tas nozīmē, ka daudzi paliek tā kā aiz strīpas un viņi neatrod šo te saikni. Some may enter into romantic or sexual relationships and find they don't meet all their needs. Un daži varbūt stājās šajās te attiecībās, bet ātri vien attopās, ka tas nepiepilda viņu vajadzības. This narrative leaves them wanting more. Šis te narratīvs patiesībā nepiepilda viņus, bet padara viņus arvien tukšākus. I think there may also just be a bit of young people being sick of sexualization. Un manuprāt, ka ir kaut kāda daļa jauniešu, kuriem jau šī te seksualizācija ir piegriezusies. There was a small scale but interesting survey done in America. Bija kāda neliela tāda aptauja Amerikā veikta. They talked to a group of 13 to 24-year-olds. Tur aptaujāja 13 līdz 24 gadniekus. And they found that half of them wanted to see more friendships and fewer sexual relationships on TV and film. Un apmēram puse no viņiem atbildēja, ka viņi vairāk gribētu redzēt nozīmīgas draudzības attiecības atspoguļotas TV seriālos un filmās nekā seksuāla rakstura attiecības. We also know that young people are feeling the impact of the loneliness epidemic across the world. Un mēs arī apzināmies, ka jaunieši arvien vairāk piedzīvo šo te vientulības epidēmiju, kas ir izplatījusies pa visu pasauli. And in some ways, today's young people are the most connected generation ever. Kaut kādā mērā mūsdienu jaunieši ir visvairāk sasaistītie. Ja? Viņiem ir visvairāk iespējas būt kontaktā vienam ar otru. But in other ways, they're also really disconnected. Un tajā pat laikā viņi ir ļoti nesavienoti. Social media and online life doesn't foster meaningful connections. Sociālie tīkli un dzīve tiešsaistē nespēja veicināt šīs te nozīmīgās attiecības. And in many cultural contexts, in-person communication or in-person connection is waning. Un daudzās kultūrās šīs tādas vienkāršas cilvēciskās attiecības un kontakti arvien vairāk zūd savu klātbūtni vai nozīmi. So young people are relationally hungry. How do we respond? Un tātad jaunieši ir izsalkuši pēc attiecībām. Kā mums uz to reaģēt? We respond. We present God's better story on relationships. Un atkal mēs varam pastāstīt par to, ka Dievs piedāvā labāku plānu attiecībām.
Many young people feel excluded from meaningful relationships Daudz jaunieši jūtas izstumti no nozīmīgām attiecībām. because they hear that narrative that sex and romance are the only forms of meaningful relationships. Tāpēc, ka viņiem tiek barots šis narratīvs par to, ka nozīmīgas attiecības, ja mīlestības pilnas attiecības var būt tikai atrodamas caur seksuālu vai romantiska tipa attiecībām. Jā. We get to present God's better story of a broader range of relationships. Jā, un mēs varam piedāvāt šo te Dieva stāstu, ka viņš piedāvā daudzpusīgākas attiecības. In particular, we get to talk about friendship. Un it īpaši mēs varam likt uzsvaru uz draudzību. Jesus shows us in John 15 Jēzus 15. nodaļā Jāņa evaņģēlijā mums parāda, that friendship can and should be a deeply meaningful relationship. ka draudzības var būt tādas ļoti nozīmīgas attiecības. Friendship should be relationships of radical, self-sacrificial love. Ka draudzības pamatā var būt tāda pašaizliedzīga mīlestība. Jesus says in John 15 that we are his friends, Jāņa 15. Jēzus saka, ka mēs esam viņa draugi. and he calls us to love one another as he has loved us. Un viņš aicina mūs vienam otru mīlēt tieši tāpat, kā viņš ir mīlējis mūs. That is radical, self-sacrificial love. Tā ir radikāla pašaizliedzīga mīlestība. That's what friendship can be and what friendship should be. Un tas ir tas, kas draudzība ir un kādai tai vajadzētu izskatīties. And so we want to show young people their desire for a relationship is good and God-given. Un mēs gribam parādīt jauniešiem, ka vēlme pēc attiecībām ir kaut kas labs un ka tas ir patiesībā Dieva dāvana. But also it doesn't mean they need sex and romance. Bet tajā pat laikā, kad tam nav obligāti jābūt saistītam ar seksu vai romantiku. But all of us do need friendship. Bet mums visiem vajadzīga draudzības. And that's something we can talk about, pointing to the example of Jesus especially. Un tas ir kaut kas tāds, par ko mēs varam runāt, it sevišķi lietojot Kristus piemēru. It's also something we can model and set an example of. Bet tajā pat laikā arī paši to demonstrēt. It's really important that young people see the adults in their life having meaningful friendship. Ir svarīgi, ka jaunieši ierauga šīs te nozīmīgās attiecības arī savu vecāku vidū, jeb cilvēku, kas ir vecāki viņu vidū. And so especially for anyone in leadership, having friendships as an example is really important. Un it sevišķi kādam, kurš ir vadības pozīcijā, būt draudzīgās attiecībās ar citiem ir ļoti nozīmīgi. If we're someone who has the privilege of talking publicly or preaching, Ja mums ir tāda privilēģija dota runāt publiski vai sludināt publiski, it's important we use examples from friendship, not just from marriage and family life. un ir svarīgi, ka mēs izmantojam piemērus no draudzības perspektīvas, ne tikai no mīlestības un no laulības perspektīvas. And of course, most importantly, we also want to point young people to friendship with Christ. Un, protams, viss svarīgākais tas, ko mēs gribam parādīt jauniešiem, ka viņi var būt draudzīgās attiecībās ar Kristu. We point them to the relationship their heart is truly most longing for. Mēs norādām uz tām attiecībām, pēc kurām viņu sirds visvairāk ilgojās. And the relationship that all our relational hunger is ultimately pointing towards. Un norādīt uz tām attiecībām, pēc kurām mūsu sirds visvairāk ir ilgojās. So young people are relationally hungry, Jaunieši ir izsalkuši pēc attiecībām, but the culture isn't helping them to find the relationships they need. bet tā kultūra ap viņiem nepalīdz viņiem atrast tās attiecības, pēc kurām viņi ilgojās. In the teaching of Scripture and the Christian tradition, we have good news for them. Un rakstos mēs varam redzēt, ka mums ir labā vēsts arī priekš viņiem. So those are three things we need to know and how we can respond to each one. Šīs ir trīs lietas, kas mums jāpaturprātā un kā mēs varam reaģēt uz katru no tām. Let's take a few minutes to pause and have a chat on our tables. Pāris minūtes padiskutēsim pie galdiņiem savā starpā. There are, I think, some questions will come up on the screen. Tur būs kādi jautājumi, ko pārdomāt. And let's take just under 5 minutes to have a chat. Jā, kādas 4 minūtes parunājiet savā starpā. I hope it's helpful to have a chance to digest some of this together. Es ceru, ka tas bija noderīgi, bet nedaudz arī pārdomāt pašiem savā starpā. We've already touched on some ways we can respond, Mēs jau aplūkojam kaut kādus veidus, kā mēs varam atbildēt vai reaģēt uz šīm lietām. but now let's think a little bit more about things we can do. Bet tagad padomāsim par tām lietām, ko mēs varam darīt. I want to talk about 3 things we need to do. Es gribu parunāt par 3 lietām, ko mēs varam darīt.
And these are things we can all play a part in, Un šīs ir lietas, kurās mēs ik viens varam piedalīties. but I hope they're particularly helpful for church leaders, youth leaders, and parents. Un es ceru, ka tas īpaši noderīgi būs draugu vadītājiem, vecākiem un jauniešu vadītājiem. The first is to lay Christian worldview foundations. Un numur 1 ir ielikt kristocentrisku pasaules skatījumu pamatu. And many young people, even those who are Christians, Daudz jauniešu, pat tie, kas ir kristieši, struggle to believe biblical teaching on sexuality and gender. Tas ir izaicinājums viņiem pieņemt Bībeles mācību par seksualitāti un dzimumu, Because they don't have biblical foundations in place. tāpēc, ka viņiem nav pamatā šī Bībeles skatījuma par šīm lietām. We all know how important foundations are. Mēs visi zinām, cik svarīgi ir pamati. Wrong foundations limits what you can build on them. Jā, tātad pamati iedod mums to rāmi, uz kā mēs varam būvēt, vai cik daudz mēs varam būvēt. And bad foundations will impact what is built on them. Jā, tātad labi pamati mums dod iespēju būvēt uz kaut ko labu, un tad slikti attiecīgi kaut ko sliktu. That's true in building, it's actually also true in believing. Tā ir patiesība celtniecībā, tāpat mēs to varam attiecināt arī uz ticību. We need to help young people have the foundations of a Christian worldview, Mums ir jāpalīdz jauniešiem iegūt tādu biblisku skatījumu, bibliskas perspektīvas pamatu. uz kā even before stāvēt. we get to sexuality and gender. Pat pirms mēs sākam runāt par seksualitāti un dzimumu. So let me tell you a few key foundations. Tātad 3 šīs pamat lietas, kam vajadzētu būt tur. I think we need to start with foundations about God. Mums ir jāsāk ar to, ka mēs būvējam šo pamatu uz Dievu. Young people need to know that God is creator. Jauniešiem ir jāapzinās, ka Dievs ir radītājs. That means he's the one who knows us best and has a good plan for how things work. Tas nozīmē, ka Viņš mūs vislabāk pazīst un zina, kas priekš mums ir vislabākais. They need to know God is our authority. Viņiem ir jāapzinās, ka Dievs ir autoritāte. Our authority because he's our creator, Viņam ir autoritāte, tāpēc, ka Viņš ir mūs radījis. who speaks to us in his word, Viņš runā uz mums ar savu vārdu, and who can be trusted as an authority. un Viņam var uzticēties kā autoritātei. And linked to that, the fact that God is good. Un saistīts cieši ar to ir tas, ka Dievs ir labs. A vital foundation is the goodness of God. Tāds svarīgs pamata akmens ir tas, ka Dievs ir labs. Because that helps us trust him and his ways. Tāpēc, ka tas palīdz mums Viņam uzticēties un Viņa vadībai. Even if we might feel we struggle to see how they're good. Un pat ja mēs tā kā nevienmēr redzam, kā šī Viņa vadība ir noderīga mums. And so we help young people see Un tāpēc mums jāpalīdz jauniešiem ieraudzīt, that God's sending of his son proves his goodness. ka Dievs sūtot savu dēlu pierāda savu labestību. There are also foundations about ourselves as humans. Ir jāsaprot arī kaut kādi pamati par to, kas mēs esam kā cilvēki. One would be identity. Viens no tiem ir identitātes jautājums. As we've said, the key thing that identity is given to us by God. Un tātad numur 1, to, ko mēs jau pieminējām, ir, ka mūsu identitāti mums piešķir Dievs. It's not discovered within us. Tā netiek atklāta kaut kur mūsos iekšā. Another would be that our internal life, that's our feelings and our desires, Un otrs aspekts būtu tā mūsu iekšējā pasaule, ja, mūsu vēlmes un mūsu sajūtas. can't always be trusted. Un, ka tām nevienmēr var uzticēties. Feelings and desires have been impacted by sin. Sajūtas un vēlmes ir grēka skartas. They're not a reliable guide to what is good or what is right. Tās nav tāds vadītājs, uz kuru var vienmēr paļauties, lai saprastu to, kas ir labs un vai slikts. Young people need a biblical view of us as humans. Jauniešiem ir jāierauga tas bibliskais skatījums par mums kā cilvēkiem. And then there would be foundations about the world. Un tad ir arī kaut kādas pamata izpratnes par to, kā pasaule ir iekārtota. The reality that the world is under the power of the devil. Tā realitāte ir tāda, ka par šo pasauli valda Sātans. Jesus says the devil is the ruler of this world. Jēzus tā arī skaidri pasaka, ka Sātans valda par šo pasauli. And that means we can't assume the ways of the world are always good or right. Un tāpēc mēs nedrīkstam pieņemt, ka pasaules piemērs vienmēr ir pareizais vai labākais. We can't assume that what's viewed as progress always is for our good. Mēs nevaram pieņemt to, ka tas, kas tiek uzskatīts par progresu, vienmēr ir kaut kas noderīgs priekš mums.
And we need to think also about the future of the world. Un mums ir arī jādomā par pasaules nākotni. Helping young people know this life isn't all that there is. Palīdzēt jauniešiem saprast, ka šī dzīve šeit uz zemes nav, ar to viss nebeidzās. Helping them think about the new creation that's coming Palīdzēt viņiem runāt un domāt par to jauno radību, kas būs. and how that shapes our living now. Un par to, kā tai vajadzētu ietekmēt mūsu dzīvi šeit uz zemes. Young people need to recognize that Christians are exiles in this age. Jauniešiem ir jāsaprot, ka kristieši ir tādi, mēs dzīvojam tā kā izsūtījumā. We actually should expect to be the odd ones out. Mums būtu jābūt tiem dīvainiem, tiem, kas neiedarās īsti. And Scripture tells us to expect to be disliked and hated. Un svētie raksti mums atklāja, ka tā ir normāla praksa, ka mūs ienīdīs un ka mēs nepatiksim cilvēkiem. All of these foundations and others Visi šie te pamati un arī citi, underpin biblical teaching on sexuality and gender. tam vajadzētu būt pamatā Bībeles mācībai par seksualitāti un dzimumu. Without them, what the Bible says doesn't make sense. Bez šiem te pamatiem tas cilvēkiem neviesīs nekādu skaidrību, par ko Bībele vispār māca par šiem jautājumiem. And so we need to help young people learn these foundations. Un mums jāpalīdz jauniešiem iemācīties saprast šos te pamatus. And when young people are struggling with biblical teaching on sexuality and gender, Un kad jauniešiem ir izaicinājumi pieņemt biblisku mācību par seksualitāti un dzimumu, it's always worth us thinking about foundations. tas ir vienmēr svarīgi tā kā vērst uzmanību arī uz pamatiem. Is there a problem in the foundations? Varbūt tur ir kaut kāda problēma tajā pamat izpratnē. A second thing we need to do Un otra lieta, ko mums vajadzētu darīt, is to allow questioning. ir atļaut radīt vietu jautājumiem. Jā. Wrestling with questions is key to learning. Apspriest dažādus jautājumus ir atslēga tam, ka mēs mācāmies kaut ko. That's true for all of us at all ages. Tā ir patiesība ikvienam cilvēkam visos vecumos. And so we want young people to feel comfortable asking questions. Un mēs gribam, lai jaunieši jūtās ērti uzdodot jautājumus. We want to try and make it easy for them to raise and wrestle with their questions about sexuality and gender. Mēs gribam, lai viņi jūtās brīvi uzdot šos te jautājumus par seksualitāti un dzimumu. It's far better if they're having those conversations with us than with people who aren't Christians. Jā, tas ir daudz labāk, ja viņiem ir šīs te sarunas ar mums nekā ar cilvēkiem, kas nav kristieši. And wrestling with questions is particularly important for teenagers. Un jautājumi par šīm te tēmām īpaši nozīmīgi ir pusauģiem. Teenagers are emerging adults. Pusauģi ir gandrīz pieaugušie. They're in the journey from being a child to being an adult. Viņi ir šajā te dzīves posmā, kur viņi pārmainās no bērna uz pieaugušo. And children largely believe what the people around them believe and Un say. bērni pamatā tic tam, ko cilvēki ap viņiem saka. Un jā. As adults, we make our own choices about our beliefs. Un tad, kad mēs pieaugam, mēs parasti paši pieņemam lēmumus par mūsu pārliecībām. And teenagers are on the journey of learning to do that. Un pusauģi ir šajā te izaugsmes posmā, lai iemācītos to. And so when teenagers ask and wrestle with questions, Un kad pusauģi uzdot jautājumus un tā kā mēģina atrast atbildes, it's not always just about rebellion, it's about development. tas nav vienmēr par to, ka viņi grib dumpoties, tas ir arī attīstības jautājums. It's actually part of God's good plan for them to grow into adults. Un tas patiesībā ir daļa no Dieva plāna par to, ka viņi kļūst no bērniem par pieaugušiem. That means it's important for us to make space for young people's questions. Tas nozīmē, ka mums jārada vieta jautājumiem, kur pusauģi tos var uzdot. We have to help them to reach their own beliefs. Mums ir jāpalīdz viņiem nonākt līdz savai pārliecībai. And that allows those beliefs to have roots. Un tas palīdzēs šīm te pārliecībām iesakņoties. If we don't allow questioning among young people, Ja mēs neļaujam uzdot jautājumus, neradam vietu, if we tell them what to believe rather than journeying with them to those beliefs, ja mēs vienkārši pasakam, kam ir jātic tā vietā, lai palīdzētu viņiem tur nonākt, they won't really own those beliefs viņi īsti tā kā nepieturēsies pie tām pārliecībām. and they'll be easily knocked by viewpoints later on. Un viņus diezgan viegli varēs izšaubīt pēc tam, ka viņi saskarsies ar pretēju domāšanas veidu. And all of this can feel scary for us as adults in their lives. Un tas viss var šķist tā nedaudz biedējoši priekš mums kā
vecākiem cilvēkiem, pieaugušiem. We feel fearful they'll reach the wrong conclusions. Mēs baidamies, ka viņi nonāks līdz nepareiziem secinājumiem. But we're not just abandoning young people. Bet mēs nepametam viņus vienkārši novārtā. We're entrusting them to God Mēs uzticam viņus Dievam and we're journeying alongside them. un mēs ejam šajā ceļā kopīgi ar viņiem. It's not that we don't have a role to play in their lives, Tas nav tā, ka mums nav nekāda loma jāspēlē viņu dzīvēs, but we're to accompany on the journey rather than carry them on the journey. bet mums ir jāiet viņiem līdzās tā vietā, lai vienkārši viņus nestu uz saviem pleciem. And so teenagers and up, Un tātad pusauģu vecums un vecāki. we want to discuss and explore together. Mēs gribam pārunāt šīs lietas, mēs gribam atklāt šīs lietas kopīgi. We want to open the scriptures and read them together. Mēs gribam kopīgi atvērt svētos rakstus un studēt tos. And as we're helping young people to think about these topics of sexuality and gender, Un ja mēs jauniešiem palīdzēsim domāt par šiem te seksualitātes un dzimumu jautājumiem, we want to try and do that in a way that they can be wrestling and asking questions. mēs centīsimies to darīt tādā veidā, kur ir iespēja uzdot jautājumus un tos pārunāt. With us alongside them, bringing the truth of God's word, Un mēs ejam viņiem līdzās, palīdzot satvert to Dievu patiesību tajā visā. asking helpful questions of them, Uzdodot arī viņiem noderīgus jautājumus and pointing them to Jesus. un turpināt norādīt uz Kristu. And then the third thing we need to do, Un trešā lieta, kas mums būtu jādara, something we've talked a little bit about already in this session, par kuru jau mēs nedaudz parunājām šajā lekcijā, building meaningful communities. ir veidot nozīmīgas kopienas. This kind of links to everything I've said this morning Tas already. it kā attiecās uz visu to, ko es jau teicu šorīt. Because the church and community is vital in all of this. Draudze un kopiena ir ļoti nozīmīgas šajā visā. We've talked already about young people being relationally hungry. Mēs jau runājām par to, ka jaunieši ir izsalkuši pēc attiecībām. Young people also want a sense of belonging. Un jauniešiem ir svarīgi arī piederēt kaut kur, justies piederīgiem. And sometimes certain expressions of sexuality and gender among young people Un dažreiz šīs te dažāda veida seksuālās un dzimuma ekspresijas, tas, kā viņi sev prezentē, are in part about seeking to find a community. ir patiesībā veids, kā jaunieši meklē piederību kaut kādai kopienai. Identifying as gay or trans as a teenager Saukt sevi par homoseksuālu vai transpersonu, esot pusauģu vecumā. can be a way into a community, especially online. Tas varētu būt kā tāds ieejas punkts, ja kaut kādā lielākā kopienā, it sevišķi, ja tas ir kaut kur tiešsaistē. And so we need to respond by building strong in-person communities. Un tātad mums, kā mums vajadzētu uz to reaģēt, ir veidojot tādas personīgas, dziļas attiecības, kas ir tā kā fiziskas. Ja. The church should be where young people can most feel they belong. Draudzei vajadzētu būt tā vietai, kur jaunieši jūtās vispieņemtākie. That community should be a place where they're safe to ask and wrestle with their questions. Šai te kopienai ir jābūt par vietu, kur viņi var uzdot jautājumus un justies par to droši. And they shouldn't feel they need to have all the right answers before they can come and be part of community. Un viņiem nevajadzētu justies, ka viņiem ir jābūt jau jāzina visas pareizās atbildes, pirms viņi pievienojas šai kopienai. We want to welcome young people into a community which is a safe space to ask their questions. Mēs gribam, lai jauniešiem šajā kopienā ir tāda droša vide, kur viņi var uzdot jautājumus. And in that way we want gospel-shaped communities. Un tādējādi mēs gribam veidot šīs te evaņģēlija ietekmētas kopienas. In the gospel, we don't have to have everything sorted before coming to Christ. Un evaņģēlijs ir tā labā vēsts par to, ka mums nav jābūt visam perfektam, sakārtotam mūsu dzīvēs, pirms mēs varam pievērsties Kristum. We come to Christ, Mēs nākam pie Kristus, and in the security of relationship with Him, we work through our questions and areas of our lives. un šo te drošību attiecībās ar viņu mēs izveidojam, mēs iegūstam caur diskusiju ar viņu un uzdodot jautājumus. Our Christian communities should be modelled on that gospel picture. Un mūsu kristīgajai kopienai vajadzētu būt sekot šim te piemēram. In meaningful church community, Tāda nozīmīga draudzes kopiena, young people tangibly experience the love of God for them. tādā jauniešiem vajadzētu piedzīvot tādu jūtamu Dieva mīlestību. And they also experience the encouragement of having other people alongside them. Un ka viņi jūtās iedrošināti, ka arī citi cilvēki ir viņiem līdzās.
It helps them as they seek to go against the flow of culture. Tas viņiem palīdz, it sevišķi tad, kad viņi redz, ka viņiem ir tā kā jāiet pret straumi esošajā kultūrā. Many young people will spend lots of their life among people who aren't Christians. Daudz jaunieši pavada savu laiku ar cilvēkiem, kas nav kristieši. Most young people will be exposed to lots of views that don't match biblical teaching. Un daudzi jaunieši viņi saskarās ar pasaules skatījumiem, kas nesakrīt ar kristīgajām vērtībām. So they need strong communities to help them keep going with Jesus. Viņiem ir nepieciešams spēcīgas kopienas, kas palīdzēs viņiem noturēties, palikt šajās attiecībās ar Kristu. That means the in-person gathering of the church is really important. Tas nozīmē, ka tāda fiziska draudzes kopienas tikšanās arī ir ļoti nozīmīga. It means church youth groups are really important. Un tas nozīmē, ka jauniešu sanāksmes ir ļoti nozīmīgas. And it means intergenerational friendships are really important. Un arī attiecības, jeb draudzības, kas ir starp dažādu vecumu cilvēkiem, ir ļoti nozīmīgas. A striking factor of younger generations today Tāds pārsteidzošs fakts par jauniešiem mūsdienās is that many say they want friendships with people who are older. ir daudzi saka, ka viņi grib draudzīgas attiecības ar cilvēkiem, kas ir vecāki par viņiem. They are much more open to engaging with adults than we often assume. Viņi ir daudz atvērtāki attiecībām ar vecākiem cilvēkiem, nekā mēs varbūt par to domātu. And that can be done as we build meaningful church communities. Un tas var notikt tikai tad, ja mēs veidojam tādas nozīmīgas draudžu kopienas. So those are three things I think we need to do. Šīs ir trīs lietas, ko mums vajadzētu darīt. Reaching the next generation is always key for the church. Aizsniegt nākamo paudzi vienmēr ir tāda atslēga draudzē. Being able to engage well in sexuality and gender is key if we're going to reach this next generation. Un jautājumi par seksualitāti un dzimumu ir atslēga tam, lai mēs aizsniegtu jauniešus tieši šajā laikmetā. We need to understand the world young people are living in. Mums ir jāizprot tā pasaule, kurā jaunieši šodien dzīvo. And we need to help young people to receive and live out what God says. Un mums ir jāpalīdz jauniešiem saprast, ko Dievs viņiem mēģina pateikt. Hopefully these things we've talked about are a good starting point for that. Ceru, ka šīs lietas, par kurām mēs runājam, ir tāds labs sākuma punkts ikvienam no jums. Another couple of questions to discuss. Vēl daži jautājumi, kurus var pārunāt. Maybe we'll start with anything specific to this session. Varbūt mēs uzdodam jautājumus, kas bija attiecināmi tieši uz šo te lekciju, ja, šo te tēmu. You know, want to go first? Kurš ir sākt? One of the things was create a place for questions. Jā, viena no tām lietām, ko tu pieminēji, ir radīt vietu jautājumiem. And first I was thinking, well, we have to have the answers to all those questions. Un man pirmā doma par to, ka mums arī jābūt atbildēm uz visiem šiem And jautājumiem. that can be a little overwhelming. Tas varbūt nedaudz tā pagrūti izdarāms. But then we've also talked about importance of us understanding their story and maybe us giving questions. Bet tad arī nozīme ir tam, ka mēs dzirdam viņu stāstus un varbūt uzdodam jautājumus viņiem. So I guess I have two questions. Un tad, no tā attiecīgi man izriet divi jautājumi. One is, what would you say to those that say, I don't have all the answers, so I don't want there to be questions because I don't know how to answer them if there are. Ko tu teiktu tiem, kas saka, man nav visas atbildes un tāpēc es neveicinu jautājumu uzdošanu, ja, jo tāpēc, ka vienkārši es nezināšu, ko darīt. And then my second question would be, what could be some good questions for us to ask that would be loving ways to maybe challenge their worldview, but doing it in a way that is respectful and loving and not threatening. Un tad numur 2 ir, kādus jautājumus mums būtu jāuzdod, lai nedaudz varbūt izaicinātu to pasaules skatījumu, bet tādā veidā, ka tas jaunietis nesajūtās tā kā apdraudēts. Well, the good news is I don't think we do always need all the answers. Tā labā vēsts ir tajā, ka mums nevienmēr jābūt visām atbildēm. And sometimes a really powerful thing with young people, maybe all people, Un dažreiz tāda ļoti nozīmīga lieta gan attiecībā pret jauniešiem, gan arī vecākiem cilvēkiem is to admit we don't know everything. ir atzīt, ka mums nav visas atbildes. And actually for young people to feel we're also on our journey of faith Un ka jaunieši ieraug, ka mēs arī esam šajā ticības ceļojumā is no bad thing. un ka tas nav nekas slikts. For
For a young person to see there's someone who loves and trusts and wants to follow Jesus, Jauniešiem ieraudzīt kādu, kurš mīl un uzticās Kristum, but also doesn't have all the answers, bet tāpat laikā, kuram nav visas atbildes. sets a good example for who they can be. Tas rada labu piemēru tam, kāda viņi varētu būt. So the first thing I want to say is let's not panic if we don't have answers, and let's be honest. Jā, un tad numur viens, ko es varētu ieteikt, ir nekritīsim panikā, ja mums nav visas atbildes. One good thing we can say is, I don't know about that, let me go away and think about it. Viena laba atbilde uz grūtiem jautājumiem varētu būt šāda. Es nezinu atbildi uz to, ļauj man pavadīt kādu laiku, lai es atrastu varbūt kādu atbildi. Mājās iegūlēšu. Google at home. Smiling thing. Call Andrew. You could say, let's both go and have a look into this, Jā, tu vari teikt, abi meklēsim atbildi uz šo jautājumu. and then we'll have a discussion about it. Un tad mēs varam pārunāt savus atradumus. And that's doing what I said, the thing of accompanying on the journey. Un tas ir tas, ko es minēju par to, ka mēs ejam līdzās šajā ceļā. You're not saying, I don't know, I'm abandoning you on the journey. Un mēs vienkārši nepasakām, tā kā es nezinu, un tiec galā pats. And actually, you're not saying, I've got all the answers, so I'm going to carry you on the journey. Un tajā pat laikā tu nepasaki, man ir visas atbildes, un es tevi tagad nesīšu tajā ceļā. You're saying, I'm journeying too, I'll journey with you. Un tā vietā mēs sakam, es arī esmu ceļā uz izzināšanu, es iešu kopā līdzās ar tevi. Having said that, I will also say, Bet, kad es to saku, es varu arī piemetināt. one of the reasons it's so important that we as older Christians and as leaders Viens svarīgs aspekts tajā, ka mēs kā nobrieduši kristieši vadītāji, think about these topics is so we do have some answers. kad mēs domājam par šīm lietām, mums ir jābūt kaut kādām atbildēm. And so today's a good start. Šodien ir labs sākuma punkts. But if you're working with particularly young people, but any people, Ja jūs īpaši kalpojat jauniešiem, bet arī citām cilvēku grupām, in our day and age, being equipped on these topics mūsdienu laikmetā būt sagatavotam, informētam par šiem jautājumiem, is pretty much a requirement for ministry to be ir successful. gandrīz kā tāda prasība, lai jūsu kalpošana būtu veiksmīga. And then what questions can we ask? I love that. Un tad tie jautājumi, ko mēs varam uzdot, One of the most powerful questions always is just why. un tas viens no spēcīgākajiem jautājumiem vienmēr visās attiecībās, ko var uzdot, ir kāpēc? Why do you believe that? Kāpēc tu tam tici? Why do you think that's so terrible? Kāpēc tu domā, ka tas ir tik briesmīgi? Just help a young person to think a bit more deeply. Palīdziet tam jaunietim nedaudz iedziļināties tajā, ko viņš domā. It's trying to understand their thinking. Centieties izprast viņu izpratni. Sometimes a good question is, what do you think Jesus would say? Un dažreiz labs jautājums ir, kā tev liekas, ko Jēzus teiktu? Or what do you think the Bible says about this? Vai kā tev šķiet, ko Bībele par to saka? And again, it's a thing of kind of journeying with them. Un atkal tas ir tāds ceļojums kopā ar viņiem. And always, if we're asking questions, Un ja mēs uzdodam jautājumus, we want to do it in a sense of being genuinely inquisitive, mēs gribam izrādīt tādu patiesu ieinteresētību, not being kind of accusatory. nevis būt par tādā apsūdzētāja lomā. So in a sense, how we ask is as important as what we ask. Un savā ziņā tas, ko mēs prasām, kā mēs uzdodam jautājumus, ir tikpat svarīgi, ko mēs. And as we said quite a lot yesterday, Un mēs jau vairāk kārt to pieminējām vakardien. story and personal experience is really key. Stāsts un personīgā pieredze ir visam pamatā. And often someone might ask what seems an abstract question on these topics. Un dažreiz kādi uzdod kādus abstraktus jautājumus par šīm tēmām. But lurking behind that is a very real story or personal experience. Bet aiz tā parasti slēpjas tāda personīga pieredze. And so sometimes the helpful questions Un dažreiz šie noderīgie jautājumi are things like, oh, why does that interest you? ir, piemēram, kāpēc tev tas tik ļoti interesē? Or what leads you to ask that question? Vai kas tev ir novedis pie tā, ka tu uzdod šo jautājumu? Because you may have a better conversation if you know their personal experience. Jo tāpēc, ka jums var izveidoties labāka saruna, ja jūs zināsiet šī cilvēka personisko stāstu, Rather than just talking about abstract concepts. nekā vienkārši runājot par kaut kādiem abstraktiem konceptiem. Question. So
5 or 6 years ago, I started going to technical college. Pirms 5-6 gadiem es iestājos tehniskajā koledžā. Who cares? And so usually they're having these iesvētības. Sorry. Like initiation, like, but Okay. it's usually something like it's usually really nasty. Yeah. And they would do such things as, for fun, let's dress up as the opposite gender. Un dažreiz viņi tā kā pārģērbjās pretējā dzimuma drēbēs. Vienkārši, jo tas ir smieklīgi. Kāpēc nē? And so I would sometimes catch myself up to like be like, oh, let's look at it because let's look at it tolerating this is just for fun. Un dažreiz es pats sev pieļēru pie tā, ka es vienkārši to tolerēšu, tāpēc ka tas izskatās jautri. But now, when it's much more confusing for young people as they discover what is sexuality and, just from a biblical perspective. Tāpēc, ka mūsdienās tas arvien vairāk ir tāds apjukuma stāvoklis par šiem te seksualitātes jautājumiem jauniešu vidū. I just want to ask you a question. What should we as Christians be aware of? Es gribu jautāt, kas mums kristiešiem būtu tā kā jāpatur prātā? And what should we stop doing to make the environment for young people more secure and less confusing? Un kas mums būtu jādara, lai mēs padarītu jauniešiem šo te vidu daudz drošāku, tā vietā, lai šķētu arvien lielākas šaubas? Yeah. What I really like about Paldies. what I really like about what you said in that example there Man patīk tas, ka tu lietoji savu piemēru. is you're getting us to think about wisdom, not just ethics. Ka tu mums uzdod jautājumu par izpratni, gudrību, ne tikai ētikas jautājumu. So ethics is kind of the baseline right and wrong. Ētikas jautājums parasti aplūko tādu, kas pamatā ir labs vai slikts. But wisdom is living well and what is and isn't helpful to us and others. Bet gudrība ir izdzīvot to, kas ir labs un slikts priekš mums personīgi un arī citiem cilvēkiem. And sometimes, even if we conclude something would be ethically acceptable, Un dažreiz pat, ja mēs nonākam pie secinājuma, ka kaut kas var būt ētiski pieņemams, we might conclude that for our sake or for other people's sake, mēs varam tomēr izdarīt secinājumus, ka mūsu pašu labā un citu cilvēku labā it's not a wise thing to do. tā nav gudra lieta, ko darīt. And I love that you're thinking through, would this or wouldn't this be helpful to other people? Un man patīk, ka tā tava pieeja, ka tu domā, vai tas būtu vai nebūtu palīdzoši citiem cilvēkiem. And I think you're right, that wisdom looks different in or against different cultural contexts. Un tev ir taisnība sakot, ka tā gudrība atšķirās dažādos kultūras kontekstos. So it might be hard to give many specific examples, Un varbūt ir grūti atrast tādus specifiskus piemērus, but I think you are onto something in what you're saying, bet man liekas, ka tu esi uz pareizā ceļa tajā, ko tu saki. in that in a context that's increasingly confused around gender, Ka tas konteksts, kas arvien vairāk rada apjukumu jautājumos par dzimumu, even things that may just 10 years ago have been only comedic, varbūt tās lietas, kas pirms 10 gadiem šķietam bija vienkārši tādas uzjautrinošas, could be unhelpful and unwise. kas patiesībā mūsdienās varētu būt nepalīdzošas un negudras. I think there's also a responsibility for us as Christians Un tāpat arī mums, kā kristiešiem, ir šī atbildība. to always be thinking of the vulnerable and the hurting, Ir vienmēr paturēt prātā tos, kas ir ievainojami un neaizsargāti, un kas ir ciešanās. and so even if it might be a small number of people who could feel hurt, Un pat ja tur ir kāds neliels skaits cilvēku, kas var tikt sāpināti no tās rīcības, I do think it's important we take that seriously. manuprāt, tas joprojām ir jāpievērš liela uzmanība, liela nozīme jāpiešķir. And so, not a specific example, but a general example, Un varbūt ne tāds konkrēts piemērs, bet tāds vispārējs piemērs. I think you're right that comedic things around kind of blurring gender boundaries Man liekas, ka tādas jokošanās attiecībā pret, kur sapludina šīs dzimuma atšķirības,
might well not be helpful or wise in this particular cultural moment. Tas varētu nebūt ļoti gudri to darīt šīs laikmeta un kultūras kontekstā. Thank you. And why I shared this is that because I received a conviction of this actually a few weeks ago, and I was like, actually 1 week ago, and I understood no. I have to show the other example. Like, Jā, paldies par atbildi. Tas, ko burtiski pirms nedēļas es saņemu tādu tā kā Dieva pārmācību par šo te jautājumu. Thank you for your honesty. Jā, paldies par to atklātību.